Sveicināti, mēs šodien uztaisīsim bļāviens. Mēs šodien uztaisīsim jaunu video. Šobrīd, ja šis ir pirmais video, kas iznāk, nevis Minecraft video, būs gan Minecraft video un video, kā es uzbūvēju savu jauno datoru. Es no sākuma gribēju pastāstīt par savu datoru. Man jaunajam datoram ir Ryzen 7, 16 GB rams un tam. Šitā video pēc title, ja jau sapratāt, būs pelītes review. Es šo pelīti šodien, var teikt, Jelgavā nopirku. Jūs jau zināt, ka Jelgavā nedzīvoju. Un, jā, viņi ir tādu salīdzinoši smuku foršu. Es gribētu uztaisīt review. Otra video daļa droši vien būs mājās, jo es tagad filmēju savā mašīnā. Atvēršanu šādas jau kastes aplēst, tāpēc, kad es nemāku kastes atvērt. Viņai it kā gaismiņas, vēl viss kaut kas. Es kasti celšu ļoti augstu, vismaz manā ekrānā, tāpēc, ka jūsu ekrānā tas nav ļoti augstu. Es nezinu, es varu šitā, te nāk vads. Tas vads ir ļoti tāds kvalitīvs, viņš ir sataisīts no visādiem kā striķīšiem. Lūk, pati pelīte. Tā ir no Genesis Xeon 330 Optical Gaming pelīte. Šitāda kasta, to noliksim malā. Šitādā pelīte ir aizklāta. Viņa ļūtās ļoti tāda, mums nezinu, kvalitatīva pie taustiena. Vads tāds ļoti kvalitīvs arī. Viņš izskatās šādi. Es tagad nezinu, es pamēģināšu dabūt, vai man strādā radio USB, lai es varētu ieslēgt parādīt. Tūlīt pagaidiet. Iespējams šis strādās. Ir gaismiņas. Es nezinu, kā es to izdomāju, bet jā. No radio nāk tā kā, gaismiņa. Tas tur vads ir, ļoti garš. Ja godīgi, es nezināju, ka tas strādās. Šāda tā pelīte ar gaismiņām izskatās. Ja godīgi, izskatās labāk nekā es domāju. Aizmugurē ir šāda podziņa, ar kuru var krāsas mainīt, cik es saprotu. Tā. Kā izdarīsim? Tā. Tā, ar šito podziņu var, cik es saprotu, nomainīt logo. Ar šito, jā, šito augšējo var logo nomainīt. Ar šito arī logo var nomainīt, bet cik es saprotu, ja tu spēlēsi, tā ir augšējā ir DPI un apakšējā ir šis logo parāda, kāds tev ir DPI. Tā kā jā, tu vari patīt uz augšu, uz leju. Ļoti interesanti, ja godīgi. Viņš atzīmē krāsām, kāds tev ir DPI. Uzliksim augstāko. Zemākais DPI ir 3. Tad zaļš ir 2. Zils ir 3. Dzeltens 4. Violets tāds, nezinu, kā tur bija, 5. un 6. tāds gaižs zils. Aizmugurē krāsas var mainīt. Es paskatīšos video beigās. Manuprāt, šitai pelītei softwares varētu būt, ka bija. Daudz ērtāk nekā es domāju. Viņai ir 4000 DPI, ja godīgi daudz ērtāk nekā es domāju. Jā, tā krāsas var mainīt.
paskatīšos, softvērs laikam ir. Gaming software. Kur ir uzrakstīts softvērs laikam. Jā. Ja godīgi, šitā pelīte bija lēta, viņa maksāja tikai 22 eiro. Un par tādu cenu, ko viņa dod, ir, man tā šķiet, man bija laba pelīte, ja godīgi iepriekš, bet šitā, nu, viņa ir kvalitatīvāka, var sajust, viņa ir kvalitatīvāka. Jā, daudz kvalitatīvāka. Izspraudīsim to. Ko es atkal pazaudēju? Es viņu tagad satīšu apkaļ ielikšu kastītē. Un tagad es neesmu mājās, kā jau jūs redzat, šitā nav mana graustīgā istaba. Šitā ir mana mašīna, arī graustīgā. Es īsti negribu teikt, bet mana mašīna ir 7 gadus veca. Nē, 27 gadus veca. Man viņa nepiedar 27 gadus, bet viņai tā kā izlaišanas datums ir 1900 kaut kurais. Tas jau nav nekāds ne fliks, nekas, vienkārši pasaka, ka man ir riktīgi veca mašīna. Tā kā jā, nākamā video daļa būs manā istabā, kuras pastāstīšu vairāk bišķī par pelīti un parādīšu softvēru. Tiekamies! Sveicināti, šī ir video nākamā daļa, un es pastāstīšu par šīs pelītes softvēru. Pirmais ir DPI settingi. Šai pelītei katram DPI settingam ir savu krāsu, un ja tev, piemēram, tu bieži izmanto DPI 4, bet tev, piemēram, visam setupam krāsa ir sarkana, tu vari arī, piemēram, DPI 4 uzlikt sarkano krāsu, un tad DPI 1 apkaļ dzelteno vai nesajauktu. Un tas ir ļoti tā forši, ka tu pats vari uzlikt savus settingus, kā tev patīk. Tad nākamās ir gaismas. Šai pelītei ir ļoti daudz efekti. Es piemēram ar šitādu, ļoti daudz, viņi arī ļoti skaisti. Man parasti patīk Colorful Steady. Tad ir pelītes parametri. Te ir sensitivities. To var nomainīt. Scrolling speed var nomainīt. Double click speedu. Tad ir polling rates, par to es tiešām ļoti daudz nezinu. Tad šeit ir profili, piemēram. Tev ir pirmais profils, kur tev ir, es nezinu, noteikts krāsas, un tā tad tu vari uztaisīt otro profilu, kur tev ir pilnībā citas krāsas. Piemēram, te ir neon efekts, sensitivities lielāks, scrolling speeds lielāks, un tā. Tad šeit ir parāda, kura poga ir kura. Tev no makro editors ir, kur tu vari, visas makro pogas. Šai pelītei vispār ir 2 makro pogas, kuras var mainīt. Tā kā jā. Tas pārsvarā viss šī video. Tiksimies nākamajā.